Un šajā gadījumā, cik tad ietaupīs uz memoranda padomes locekļu neapmaksāšanu? Es izstāstīšu, jo te ir svarīgi saprast to, gan kāpēc premjeras to teica, un kāds ir tas nodoms, un kāds ir varbūt tas aicinājums. Tas summas nav liels, es piekrītu, tas summas uz kopējā parāda rēķina, uz kopējā deficīta rēķina nav liels. Bet, kā mēs zinām, no mazām summām bieži vien rodās kopsummas, kuras mēs varam ietaupīt un novirzīt svarīgākiem pasākumiem. Bet nenovirzoties uz to, kāpēc valdība virza šos lielos taupīšanas pasākumus, par to ir ļoti daudz runāts. Jā. Bet kāpēc premjeras sāk tieši ar nevalstisko sektoru, bet, piemēram, neķeras klāt parlamentā par dažādu komisiju vadīšanu arī tiek maksāts papildus nauda. Saeimas deputāti saņem kompensācijas, saeimas deputāti. Kulberkungs pats par vienu mēnesi vadot parlamentārās izmeklēšanas komisiju saņēma 600 eiro. Tas ir daudz un maz tagad jautājums. Un uz tā kopējā fona, ja viņš tagad ietaupīs 20,000 gadā, nemaksājot atlīdzību memoranda padomes locekļiem, varbūt ir vērts ķerties uzreiz pie saeimas deputātiem. Es mēģināšu izkarot to pozīciju, jo, manuprāt, šeit ir vai nu par krekliem, vai nu par sirdsapziņu. Tad runāsim par abām lietām.